Pagājušā gadsimta sākumā daudzi pasaulē zinām mākslinieki, bēgot no lielpilsētas murdoņas un meklējot ko dievīgu un paradīzē līdzīgu, devās uz Francijas vidusjūras piekrasti, Franču rivieru tā saucamo. Glaznai no Francijas dienvidu vidusjūras piekrasti māksliniece Aleksandra Beļcova bija spiesta apmeklēt savas vājās veselības dēļ. Ar draudzenes, rakstnieces Austras Ozoliņas Krauzes gādību, māksliniece vairākus gadus ārstējās tolaik Eiropā slavenajā tuberkulozes slimnieku klīnikā Vansā, kas atradās netālu no Nicas. Neskatoties uz ne īpaši priecīgo braucienu iemeslu, rivieras brīnišķīgās dabas ainavas, karnevāli Nicā un Mentonā iedvesmoja mākslinieci. Saulaina vieta drūmiem cilvēkiem. Tā azūra piekrasti reiz bija nosaucis pats Somersets Moems. Viņai bija savs skatījums, viņai bija sava riviera. Matīs ir rakstījis, ka viņš speciāli gaidot saulainas dienas, lai gleznotu. Tad skatoties uz Beļcovas ainavām, rodas sajūta, ka viņi tieši speciāli gaidīja pelēkas dienas, lai gleznotu. Bet es pieļauju, ka iespējams atbildi uz šo jautājumu, kāpēc tas ir tā noticis, jāmeklē viņas tajā veselības stāvoklī, kas ietekmē arī pasaules uztveri. Cilvēks dzīvojot nāves gaidās, tā vai citādi tomēr skatās uz dzīvi savādāk. No savas mājas terases redzamās ainavas kļuva par vienu no galvenajām tēmām viņas tā perioda darbos, bet sanatorijas iemītnieki, draudzene Austra un citi mazās pilsētiņas ļaudis tika iemūžināti Beļcovai tik raksturīgajos portretos. Tiesa kāda negadījuma dēļ izstādē aplūkojam viena neliela daļa no tajā periodā sagleznotajiem darbiem. Vienā savā vēstulē piemin, ka atpakaļ ceļā viena no braucieniem viņai bija nozagta ceļa soma ar darbiem. Es pieļauju, ka cilvēks bija vedis uz mājām labāko. Diemžēl mums tagad nav lemts redzēt tos nozagtos darbus, bet ir saglabājies viņas privātajā arhīvā skiču blociņi, zīmējumi, pasteļi, arī eļļas darbi. Bohēmisks noskaņojums Beļcovu nepamet arī slimības un garlaicības māktajā klīnikā, kā spožs pretstats nomāktībai kārdināja slavenais Monako kazino. Viņa vienā savā vēstulē māsai apraksta, kā viņa veic eksperimentu, vai ir iespējams dzīvot, spēlējot. Un viņa spēlēja nedēļu nepārtraukti katru dienu un lika nelielas likmes, mazu naudu, spēlējot uz nelielām summām. Un tikko viņa palika vinējot kaut ko, viņa uzreiz gāja prom. Un tā nevienu dienu viņa nepalika zaudējumā. Un tad viņa māsai raksta, gala rezultātā viņa vinnēja kaut kur ap 2000, kas, protams, nav daudz, viņa saka. Bet es, piemēram, šķirstot viņas papīrus un arhīvu, redzēju arī viesnīcas rēķinus. Tur summas ir par nedēļu, piemēram, 200. Tas nozīmē, ka 2000 bija pietiekoši liela nauda. Aleksandras Beļcovas iespaidi par saulaino piekrasti ir atšķirīgi un latviskā pelēcīguma piesātināti, tomēr smalki un emocionāli. Viņai Eiropas iedvesmojošākā piekrasti deva cerību izdzīvot. Īpašā izstādē, kas veltīta mākslinieces 120. dzimšanas dienai, iespējams aplūkot iespaidus no saulainās piekrastes perioda, kas mainīja mākslinieces dzīvi uz visu atlikušo mūžu.